Dāmas kungi, mums noslēdzošajā sezonas raidījumā mums ir pat neviens viesis. Mums ir divi viesi, abi divi gana augsti viesi. Viens no tiem ir Borges. Borges ir kolosāls čalis, viņš ir vienkārši rēcīgs, sirsnīgs. Un visādāk savādāk, es domāju, ka viņš jums ļoti patiks. Un otrs no viesiem ir Latvijas Republikas Saeimas deputāts Arturs Kaimiņš, dāmas un kungi. Sagaidām ar aplausiem! Borges, čau! Borges. Vai tev ir arī darbā tā, ka tev tā sagaida kolēģi? Vienāds kaimiņš un visi 99 šitā katru, jā, kad tu atnāk labs suns. Es domāju, ka uzšakam varbūt kaķi šitā viņi sagaida. Sedēt. Nu, kaķi nevar tik augstu tikt. Tu nezini. Kaķi? Jā, viņi ir apgriezti nadziņi vai nav apgriezti, tas no tā ir atkarīgs. Es tev uztveru kā tādu insideri Saeimā, kurš ir mums visu izpētījis, un mēs mēģināsim arī saprast, kas īstenībā mums tur ir, lai mums pārējiem ir miers. Zini, ar ko es gribētu sākt? Apsveicu ar partijas dibināšanu. Paldies! Bravo! Paldies! Bravo. Katram! Vai šeit ir kāds KPV biedrs arī? Ir viens? Nē, vēl nē. Es zinu, kad ir Jānis iestājies KPV. Jā? Jā, Tur kaut kā bija... Jā, tas tā vienkārši automātā notiek. Ai, labais. Bet paldies, tiešām, paldies. Jā, bravo. Un mēs sāksim, tu man izstāstīsi vairāk kāds plāns un kas tas tāds ir, un mēs sāksim ar to brīdi, kā ja es pareizi saprotu, tas brīdis, kad tu nolēmi, ka jātais partija, un tad es sapratu, kā viņu saukt. Tāpēc mums ir nelas video no Suņbūdas, kur Artur sarunājās ar bijušo satiksmes ministru. Bijušo satiksmes ministru Andriju Matīvs. Jā, apstīsimies, kā tā pa nosaukums. Andrij, kam pieder Latvijas valsts? Kam pieder valsts? Kolosāls brīdis. Un tas, jā, nav normāli, kad valsts viena no pirmajām amatpersonām satiksmes ministrs nezina, kam pieder valsts. Es tev pilnībā piekrītu. Fuj! Tas ir kauns. Bet tu esi noskaidrojis, kam pieder valsts? Vai jūs mēģināsiet noskaidrot? Vai kāds ir partijas plāns? Kā tev šķiet, kam pieder Latvijas valsts? Tev vada raidījums, un tad šī kaut kāds viedoklis, tev ir televīzijā politiskais raidījums. Es atvainojos, satiksmes ministrs labi bijušais nezinu, kam pieder valsts, un man prasti vienkārši puikam no Latgales. Jā. Tāpēc, ka puikam no Latgales arī pieder tā valsts. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Labrīt. Un nevis visiem puikām no Latgales? Arī tiem. Un arī likās, ka puikām no Ventspils. Tas ir, jā. Starp citu, pagast, runājot par šito lietu. Pirmkārt, es tev gribu paspiest roku par to pēdējo raidījumu, kas bija pa baklažānu, pa Lembergu. Tas bija ļoti labi. Ļoti labi. Vajag vairāk taisīt par to baklažānu tos raidījumus. Un rādīt cilvēkiem, kas tas ir tāds pa fruktu un ko viņš tur tevi tribīja. Jā, bet tas, kam pa īstam tad pieder tā valsts? Tad, domāju, iedzīvotājiem. Jo jums tur bija runa par satiksmes kādām lietām, par Air Baltikiem un visu kaut ko. Jā, Air Baltics taču sanāk ir Latvijas valsts piederošs uzņēmums. Tā ir. Tātad, ja tu esi Latvijas valsts nodokļu maksātājs un pilsonis, tad tev tā kā drusku ir, jā. Tā kā sanāk. Jā, man ļoti patīk tos domu gājiens, jo es katru reizi, kad es kaut kur gribu aizlidot un spērku biļetes, man ir ļoti dīvaini sajūta. Jā, man ir ļoti dīvaini sajūta. Jo, piemēram, uz šo raidījumu es tieku pavēlt, jo tas, manējais, tā kā, un tas būtu baigi diena, ka man būtu jāpērk biļeti. Tu šitā to pagriezi? Nē, kā? Labi, tad principā sanāk arī par elektrību tev nevajag maksāt. Tas ir mans nākamais jautājums. Kurš iedeva visus jautājumus Artusam? Kāpēc? Kāpēc man ir jāmaksā? Kāpēc? Jā, kāpēc? Un kam tu maksā? Un kur tas viss paliek? Jā. Rotācijā. Viņi aizrotē pēc tam. Tie, kas paņem tavu naudu, viņi pēc tam aizrotē. Rotācija tā ir liela problēma. Rotācija, jo tur rotējot kā centra bēdze šķīst pa malām. Par to valsts ieņēmumu dienas tas sviests, kas te notikās, vai ne, ka viņi aizrotē uz varam ministriju to visu, tos neģēļus, ja tā var teikt, pareizi, Borges, jā. Un tas tā kā tu noķer divus džeks, kas ir,
pālī pie stūras, vai ne? Jā. Un vienkārši apmaina viņas vietām, lai viņš brauc ar otru mašīnu, un viņš brauc ar to mašīnu. Un tā ir tā rotācija. Jā. Tikpat stulbi. Divi brauc pālī un samaina viņas vietām? Nu jā, lai policists vienkārši samaina vietām rotē. Nu tā kā no Valciņām dienas uz Varam un vēl uzstāja, nu tas tā notiek. Borges ļoti satrauc šis piemērs. Apsēdies, lūdzu. Jo tas ir viens no lielākajiem stuņu biediem, šitie pālī, kas braukā. Tā ir taisnība. Jā. Beidz man līdz mūram visu. Katram savu erogenā zonu. Jā, bet tur ir baigi sarežģīti ar to piederēšanu, jo tā, ka mēs runājam par Air Baltica, man varētu piederēt, tas baigi priecīgais. Bet ja man arī pieder, Rīgas centrāla cietums, tad es nezinu, vai es baigi gribu dalīties tur, iet uzkopt viņu ik pa brīdim, vai Baroniela, ka man personīgi pieder un man tas bruģis jāliek. Tad es uzreiz baigi, tad es domāju, ka labāk, ka nav manējā. Kas tas ir pēc viesas tās Baronielas, ka tu vispār nevar normāli pabraukt vairāk? Jā. Es to arī nesaprotu. Cik mums ir tie riteņbraucēji? 7. Jā. Vesela iela. Un kas beigās visi dzīvo uz vienas ielas? Nu jā, un vēl to Elizabetes iela, un vēl Dzirnavu iela. Jā, ir tur šitas te. Bet labi, nevar taču riteņbraucējiem braukt virsū. Viņi taču nebalsos par tevi pēc tam, vai ne? Jā. Es sāku mācīties, jā. Redzi? Šitā ir, un tad viņi paliek tādi glumi, tie paldiņi. Ārprāts. Visiem draugi nedrīkst vienam uzbraukt virsū, un tā tas jau nekam nedarīt, garlaicīgi paliek. Doj uzbraucam kādam. Es nezinu. Bet zini kā, pirms uzbraukt kādam, es gribētu turpinot partijas stāstu apskatīties, kāda cilvēkiem asociācija. Jo saīsinājums ir KPV, jā. kam pieder valsts. Un mēs izsūtījām Ērika Jalās, lai viņš vienkārši saka tikai Alkalnieki atkal izsūtījāt. Jā. Atkal būs kaut ko tur sastrādāja. Jā, un vienkārši kāda cilvēkiem asociācija ir abreviatūra, ja viņiem nestāst vairāk. Kas tas tāds ir? Apstīsimies, ko šeit saka, lūdzu video. Tikai 3 burti KPV, taču tie var nozīmēt ļoti daudz. Ko tieši tie nozīmē? Iesim un noskaidrosim. Vai jūs varētu, kā jums liekas, atšifrēt abreviatūru KPV? Kas tas ir? Vispār nevar iedomāties. Bet, ja mēs iedomājamies, KPV? Nezinu, kaut kāda klaviatūra, kaut kas, ne? Klaviatūra. Muzikants kaut kas cits. Labi, otrs vārds P. P. Nevar ko es man nav par to jādomā tagad. Un trešais V. V ir vēmens, vairāk nekas. Kas pie velna vakar notiek? Jau ir vairāk burti. K, P, V, N. Nezinu. Nekas nenāk prātā vispār. Tukša galva. Tukša, jā. Pilnīgi. Kolosāls pavasarā. Nezinu. Vakars, jā. Lieliski. Mēs domājam līdzīgi. KPV? Īstenībā nav nejausmas. Kas tāds pirmais nāk prātā? 3 burti. K, P un V. Man iekrita kaut kas ar komunismu saistīts, ar komunikāciju. Tie 2 vārdi. P, pārvalde, V. Gadījumā vadība, bet, nē, tas tur Komunismu pārvaldes vadība. Nezinu, kaut kas tāds ir komunikācijas pārvaldes vadība, jā. Tas kaut kas loģiskāks sanāk, jā, bet, tas tā. Labi, paldies. Visu labu. Tas saistībā ar kaimiņu partiju? Varbūt. Tas ir? Tas, jā. Kam pieder valsti? Ok. Kolosāli, pievilcīgi, vienkāršais. Paldies. Dar? Jā. K. Labi, P. Nezinu. Un V. Nezinu. Atslēga kaut kāda iespējams. Uz kaut ko. Jā, ok. Tad, angliski, jā. K, jā. Jā. Ki, jā. Tad P. Nezināšu tiešām. Labi, un V. Ja V. Uz kaut kādu, nezinu, varbūt tas atpūtu vai kaut kā tā. Vacation tā kā? Tā kā uz to pusi, jā. Labi, un kas tad tas P? Nezināšu tiešām. Ok, Key vacation un kaut kas pa vidu vēl uz P, jā? Jā. KPV? Pirmā reize dzird par tādu. Jā, un kā jūs atšifrētu to, kas tas varētu būt? Kaut kāds nodoklis.
Bet, ja mēs paņemam pa burtiem. Aiziet! Kas tas? Karsts. Abi P. Pilsonis. V. Vasarā. Kaut kas pa izmešiem nav tas? Pollution. Ne, pa izmešiem. Piesārņojums. Jā. Ne, bet izmešis ir iburts. Tā, labi, es jau Jā. tā liekos uz Bet zāli. tad P. Nu, piesārņojums. Nu, ja kaut kas izmeši, tad piesārņojums. Tas, kas man nāk prātā. Nu, man tāpat teikšu, jā, kaut Labi. kas ar Nu, un V. neprasat pensionāram. V. Kaut kas jau galvā ir tikai teikt. Šaujiet ārā. Iztīrat galvu. V. Nu, taču kaut kas ar izmešiem man tā kā pēdējā. Kaut kas ir uz tāds, jā. Izmešu sakarā kaut kas. Nu, skaidrs, labi. Paldies. Kā jums iet? Man lieliski. Darītāji. Nu, man nāk prātā viss kaut kas, tāpēc man Šaujiet ārā. grūti ir salikt to visu kopā. Kaut kādi koki, parki, Vērmaņdārs. valsts. Nu, beidzot. Koki parki valstī? Jā, varbūt. Okay, paldies. Ir burti, ir varianti. Ēriks Palkānieks speciāli pusnakts šovām 7 ar Jānis Kuteli. Tas nebija tā. Jānis, tev pavisam ātri, kāpēc ir KPV un kāpēc nav kam pieder valsts? Tāpēc, ka tajā likumā ir atrunāts, ka partija nedrīkst būt vārdu republika un nedrīkst būt vārds valsts. Tāpēc arī uztaisījām šo saīsinājumu KPV. Redzi, kāds izaicinājums. Tas vispār cilvēku uz ielas karās. Tāpēc ir kaut kāda priekšdarba, kā jāizdara. Un tagad viņi negrib reģistrēt to partiju, jo tagad ir KPV kaut kāds SIA, kuram ir 2 eiro apgrozījums pagājušo gadu bijis. Droši vien ar eiro pamatkapitālu uz pusi uzaudzējuši. Kaut kas tur, jā. Mums tagad ir tā, kā mēs te sakārtosim šo jautājumu. Bet viss notiek. Jā, bet tas baigi dīvaini. Tu esi Saeimā. No. Tu nevari nomainīt to likumu? Tikā šitā te? Nē, nu kāpēc? Ar abām? Viņi tieši pretēji dara. Tagad, pirms mēneša Saeima pieņēma lēmumu par to, ka partiju, lai tu varētu Saeimas vēlēšanās piedalīties, tev vajag 500 biedrus. Bija 200, viņi tagad 500 un gadu pirms vēlēšanām. Respektīvi, tas ir domāts tāpēc, lai nekādas jaunas partijas nebūtu. Jo, lai tās vecās, kuras jau tagad daudziem biedriem, kas tur ir Saskaņa, ZZS, Nacionāļi un tā sašķeltība, vienotība. Un tur ir tā, ka viņiem ir tas biedru skaits. Un lai nelaistu jaunus spēlētājus, viņi uztaisīja šo te likumu un nomainīja šo te barjeru, kad vajag vēl vairāk tos cilvēkus. Bet tas uz mums arī neatiecās, jo mums ir šobrīd pār pa 400 biedriem. Vajag 500? Vajag 500 uz Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanas būs pēc 2 gadiem, bet uz pašvaldību vēlēšanām vajag joprojām 200. Tā kā mums tā, viss ir kārtībā. Mēs 500 nedabūsim. Atnāks Ozols noteikti iestāsies. Jā. Viņš būs. Man nav nejausmas, es saku. Tu arī uzrunā savus varakļāniešus pie lieliem. Zini, ar viņiem ir viens skraņķis, tur Zaķis jau to galu paņēmis. Zaķis ir raud. Zaķis jau sen ir raud. Es nesaprotu, kā Solvit un Zaķis varbūt iekšā joprojām. Tas ir brīnums, un kāpēc cilvēki necieš trobeli par to. Bet kāpēc viņi ir iekšā? Kas tai Solvitai ir? Ko viņi neiet? Tu man jautā? Borges. Vai tev ir kaut kādas idejas ar Solču, kas viņa ir? Es domāju, ka neievēlēja. Nevajag runāt par viņu vienkārši. Labi. Viņi nerunāt, viņas nav. Jā, bet par konkrēti, par citiem vajag runāt. Nu, labi. Nu, kāpēc nevajag par Solču runāt? Kāda jēga? Viņa domā, tāpat būs? Kur? Vispārbā. Es domāju, ka tur ir tāda problēma ar prātu, jo viņi taču teica, ka viņi taču neko citu nemāk darīt, kā tikai atrasties valsts pārvaldē. Lai viņi mācās, lai iet strādāt tur privātajā sektorā, ko viņi tur dara. Viņi taču kaut kādi juristi, kas saprot, bet nevajag slikti runāt par cilvēkiem. Tas nav labi. Nu, labi. Bet tas nozīmē, ka mēs tādu nevarēsim ne par vienu neko tādu sliktu baigi runāt. Es nezinu. Man ir tā, ka man ļoti gribās, lai tu ar šo savu raidījumu. Jā. Kurš ir ļoti foršs. Ritīgs, nonākt televizorā.
To es tev novēlu, jo mēs esam pēdējā sezonas rādījums, vai ne? Šis ir nevis pēdējais sezonas rādījums, bet sezonas pēdējais rādījums. Jā. Bet tu saprati. Jā. Baigi Džeks pārteicās, baigi smieklīgi. Nē, tas ir vispār ārprāts. Nedod Dievs kāds. Tas tā kā cilvēku uztraucās, ka Simpsoni beigsies, tas tā kā pēdējā sezona. Nē, pēdējais sērijas sezonā, es saprotu. Bet nonāc televīzijā. Tas būtu tur, kur tev būtu vieta. Vienīgais tu nevarēsi, jo forši jau, kad var kaut ko rupji arī pateikt. Tieši tā. Tu nevarēsi te pateikt. Jā, jo tur piemēram nevar ķit vai nazīt teikt. Kas? Ķit vai nazīt. Kas tas tāds? Latviešu visi lamvārdi. Ķit vai nazīt nav. Zaļās, kas tur bija? Zēzēs. Zaļās mužas sakāt irsais, nevar teikt teļu kā. Katavu ēveli. Katavu vāveri. Viss šitas ir ciet. Vienīgais, tev ir LMTS traumi, vai ne? Jā. Viņiem arī nepatīk. Man patīk, kā tu raksturo lietas. Jā. Man ir, starp citu. Tā ir. Tā ir. Zini, kas ir rēcīgi? Binde to nezina vēl. Un viņš domā, ka tas ir tā kā viņa kaut kāds, bet... Nu, labi. Es jau domāju, ka Puķis par to ir vairāk atbildīgs. Ingmārs. Ja tu teiktu Gulbis, tad es domāju... Bet tu tā kā, neesi iepazinies ar viņiem? Personīgi? Protams. Ar Bindi? Nē, ar to Puķi. Puķis tu lietas pēdiņās, kad saki, vai vienkārši? Viņam uzvārds Puķis ir. Ļoti gudrs Džeks, LMT strādā, jo, manuprāt, nē, tā ir gudrs, tā nē. Tas nav mans. Viņi tur liek, tur salikts pakārtotas teikumus vienmēr tur. Komatiem, Es pie otrā komata. Say what? Kāpēc nevar vienkāršāk?